tad ir tik nevēlama projekta īstenošanas ieviešanā, projekta īstenošanā. Protams, visvairāk tas ietekmē efektīvu finansējumu izlietošanu, jo visbiežāk aizliegtas vienošanās rezultātā, ko veic šī te potenciālie izpildītāji, būvnieki vai citu pakalpojumu sniedzēji, tiek sadārdzinātas cenas. Un arī nereti ir situācijas, kad izpildītājs nenodrošina pietiekama konkurenci, jo viņš faktiski nekonkurē tirgū. Un tā visa rezultātā tātad pasūtītājs maksā augstāku cenu par iespējams nekvalitatīvāku pakalpojumu. Un neviens no mums, protams, nevēlas, lai tas notiek viņa projektā. Un otrs, kas šo te aktualitāti, protams, arī ir radījis, ir tas, ka konkurences padome šogad konstatēja aizliegtu vienošanos Altuma administrētajā programmā, kur tika konstatēts, ka 2 būvnieki vienojās par nosacījumiem par dalību iepirkumos konkrētā pilsētā, un tas arī, un tā rezultātā Altuma saskatīja būtisku nepieciešamību gan izglītot mūsu klientus, lai nepieļautu šādas situācijas radīšanos nākotnē, gan arī, lai uzlabotu procedūras arī Altuma iekšienē un palīdzētu klientiem novērst riskus. Kas tad būtu pasūtītājiem jādara, lai nodrošinātu godīgu konkurenci? Aicinām iesaistīt piegādātāju atlases veikšanā vismaz 2 pilnvarotās personas pārstāvjus, lai izvairītos no riska, ka tiek lobēta kāda konkrēta pretendenta intereses. Tāpat gadījumā, ja pieņemsim piegādātāju atlasi veids apsaimniekotājs, nevis dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība, būtu šajā te piegādātāju atlasē jāiesaist arī dzīvokļu īpašnieku pārstāvi, lai pēc iespējas būtu, kas aizsargā šīs te iedzīvotāju intereses tādā veidā, ka nepieļaut kaut kādu formālu iepirkumu veikšanu jo, piemēram, ja tiek veikta tirgus izpēte un saņemti, nevisai izdevīgi piedāvājumi, pasūtītājs ir tiesīgs aicināt vēl citus pretendentus iesniegt piedāvājumus tirgus izpētē, kamēr tiek saņemts tāds apmierinošs piedāvājums, bet, ja teiksim, ir tāda situācija, kad šo te iepirkumu neveic paši iedzīvotāji, varbūt tā interese tik ļoti ieguldīties nav tik liela. Un tāpat noteikti aicinu neiesaistīt potenciālos pretendentus iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā, nekonsultēties ar tiem, jo tas var novest pie tā, ka piemēram, iepirkuma dokumentācijā tiek iekļauti kaut kādi nosacījumi, kas rada konkurences ierobežojums. Tirgus izpētē aicinām izpētīt informāciju par pretendentiem, kas ir pieejami būvniecības informācijas sistēmā, jo tur ir atspoguļots gan šī te būvnieka apgrozījums, gan arī redzamā tā nodarbināto speciālistu pieredze. Līdz ar to jūs varat atlasīt uzreiz tādus pretendentus, kuri visticamāk varēs nodrošināt kvalitatīvu līguma izpildi. Tāpat, tās cenas, labākās cenas saņemšanai un godīgākai konkurencei pēc iespējas vairāk pretendentus būtu jāaptaujā, jāuzaicina iesniegt piedāvājumus. Un visbeidzot, saņemot šos te piedāvājumus un arī izsūtot šos te uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, noteikti būtu jāizpēta arī šo te potenciālo pretendentu vai arī iesniegušo pretendentu saistības, lai novērstu risku, ka tiek iesniegti piedāvājumi, kuri nav sagatavoti neatkarīgi. Un visbeidzot, gribētu minēt arī par tiem pasākumiem, ko Altuma ir veicis, lai palīdzētu novērst šo te risku. Tātad mēs esam gan pilnveidojuši savas procedūras, gan informācijas sistēmas, lai varētu analizēt datus un konstatēt kaut kādas pazīmes gan
pilnvarotās personas veiktajos iepirkumos, gan, ja mēs redzam, ka pilnvaroto personu pārstāv kāds uzņēmums vai persona, kura veic vairākus iepirkumus gan tā pārstāvja līmenī, gan arī konkrētā reģiona līmenī. Un tādēļ aicinu arī atsaukties, ja Altum uzdot kādus papildus jautājumus, lūdzot veikt papildus izpētes, jo šie te visi pasākumi ir vērsti uz to, lai novērstu risku, ka jūsu piegādātajā atlasē tiek pieļauta kaut kāda aizliegta vienošanās vai cits konkurences pārkāpums. Paldies! Tas ievadā būtu viss, un tagad došu vārdu Ievai Šmitei, kura jums sniegs detalizētu ieskatu, kas ir šī aizliegtā vienošanās un kādi rīki ir pasūtītāja rīcībā, lai to novērstu. Jā, paldies, Daņa, par ievadvārdiem. Jāsaka, ka varbūt vēl pirms pašas prezentācijas, atsaucoties uz jūsu prezentācijā minēto, es gan gribētu precizēt, ka konkurences padome pavisam noteikti jums nemācīs, kā veikt iepirkumu procedūras, jo to jūs esat lielāki speciālisti par mani. Bet konkurences padomes uzdevums ir skatīties un jums varbūt lielāku izpratni veicināt par to, kā atpazīt iespējama šo te vienošanos, kas iespējams pastāv starp pretendentiem. Šīs te saskaņotās darbības, kuras jūs varat pamanīt savos organizētajos iepirkumos. Tas ir tas konkurences padomes, teiksim, kompetence, bet vērtējot vispār šos te iepirkumus no abām pusēm, gan, jo, protams, ka tās ir divpusējas attiecības, tur ir gan pasūtītājs, gan pretendenti, un arī pasūtītājiem loma ir diezgan liela šajā visā procedūrā, lai veicinātu šādu te godprātīgu konkurences vidi arī starp pretendentiem, tam, kam jau pieskārās Daina. Kāpēc tas ir būtiski? Nevis tāpēc, ka obligāti karteļa gadījumā būs sadārdzinājums, bet tāpēc, ka karteļa gadījumā jums vienkārši nebūs konkurences apstākļos un konkurences spiediena rezultātā gatavot pretendentu piedāvājumu. Tie būs mākslīgi sagatavot piedāvājumi vai nu jau ar iepriekš sarunātu uzvarētāju, vai nu ar cenām, kas neatbilst normāliem tirgus apstākļiem. Un tāpēc te ir ne tik daudz atslēgas vārdu sadārdzinājums jāmeklē, bet droši vien jādomā par ļoti profesionālu arī iepirkumu komandu, kas pirmkārt orientējās tajā tirgu, kurā notiek šis iepirkums, tātad ir lietas kursā par aktuālajām tirgus cenām, lai arī adekvāti varētu novērtēt šo pretendentu piedāvājumos redzamos finanšu piedāvājumus un uzdot attiecīgus jautājumus, ja iepirkuma komisijai rodās bažas. Otrkārt, jums ir jāatcerās, ka gadījumā, ja tiek konstatēta aizliegt vienošanās kādā no šiem iepirkuma procedūrām un tiek pieņemts arī konkurences padomes lēmums pret attiecīgiem tirgus dalībniekiem, jebkurai personai, kas ir cietusi, ir tiesības svērst zaudējumu piedziņu. Un šajā gadījumā tad sanāk, ka pēc tam ir šis te likumā jau paredzētā prezumcija, ka šis sadārdzinājums karteļa gadījumā ir vismaz 10%. Un tad tur ir atkarīgs, vai tas ir finansējums, pieņemsim Eiropas Savienības finansējums, un tad tas var tikt atprasīts atpakaļ no pasūtītāja. Tāpēc te ir ļoti būtiski, ka patiešām pasūtītājs ir iesaistījies šajos te procesos un atpazīst, un katrā ziņā noteikti nelīdzdarbojās, jo tas pavisam noteikti ir aizliegts, nevis vienkārši rekomendācija, ka nedrīkst iesaistīties nolikuma prasībās vai kaut kāda cita veida, teiksim, darbībās, kas jau automātiski paredz interešu konfliktu, bet tas vienkārši nav pieļaujams, jo jūs kā pasūtītāji amatpersonas gadījumā, ja jūs aktīvi iesaistīsieties šādās darbībās, jūs arī varat tikt vērtēts kā karteļa dalībnieks. Par to būs arī prezentācijā piemērs. Bet droši vien, ka tas tādi ievadvārdi, tad sākšu varbūt ar prezentāciju un tad secīgi izstāstīšu. Tā, es ceru, ka prezentācija ir redzama. Prezentācija ir redzama, maksimizēta, tā kā droši. Jā. Labi, tad sāksim ar visu pēc kārtas. Kāpēc šī tēma vispār par aizliegto vienošanos? Protams, sākumā jau iezīmēju šo gadījumu, varbūt, kas skāras to kādā ziņā arī šo te Altum līdzfinansējumu šā ēku siltināšanā, bet jebkurā gadījumā šī tēma ir aktuāla tāpēc, ka šie te karteļi iepirkumos, pirmām kārtām tas ir visbiežāk konstatētais pārkāpums, ja mēs paskatāmies vispār uz konkurences padomes darbību un praksi un statistiku lēmumu.
tieši tāpat, ja mēs runājam ne tikai par mūsu statistiku kā konkurences padomes, bet arī ik pa laikam mēs veicam šo sabiedriskās domas aptauju, un tas tiek joprojām norādīts kā numur 1 problēma Latvijā, ja mēs runājam vispār par kaut kādiem konkurences skropļojumiem kā tādiem. Tāpēc man ļoti patīk šis Gatis Šļūkas karikatūra pēc viena no mūsu pārkāpuma izpētes lietām. Tad mēs kā konkurences padoma aktīvi krātām šo koku un mēģinam konstatēt un novērst šos te karteļu veidojumus Latvijā, kas patiešām ir pietiekošā skaitā un darba mums netrūks šajā ziņā. Ja mēs paskatāmies arī uz pagājušo gadu, tad kopumā bija tādas 3 prioritātes lietas un kopējos sodos esam piemērojuši šiem lietas dalībniekiem vairāk kā 6 miljonus. Un, protams, viņiem arī iestājās šīs negatīvās sekas. Šie sodītie uzņēmumi pēc tam uz 3 gadu periodu nevar piedalīties publiskajos iepirkumos kā tādos. Tā kā tas ir vēl sāpīgāk, jo tas tad savukārt izriet jau ne tikai no konkurences likuma, bet no publiskā iepirkuma likuma regulējuma. Šie te jaunie izslēgšanas nosacījumi, kas ir stājušies spēkā no pagājušā gada janvāra. Kopumā runājot, ir būtiski, ka pasūtītājiem vispār ir izpratne, kas tad ir šī aizliegtā vienošanās. Un, lai būtu tāda pilnvērtīga bilde jums, tad, lai jūs zinātu, ka vienošanās var būt ne tikai horizontāls, tās var būt arī vertikāls aizliegts vienošanās. Mēs gan šodien vairāk koncentrēsimies par šiem te horizontālām aizliegtām vienošanām, jeb karteļiem, par tām vienošanām, kas visbiežāk tiek konstatētas tieši iepirkuma procedūrās. Ja par regulējumu kā tādu, kur tad var atrast, kas tad ir šis te kartelis, jeb aizliegtā vienošanās, tad ir jāieskatās konkurences likuma 11. pantā. Viņš ir absolūti identisks līgumam par Eiropas Savienības darbību 101. pantam. Abus šīs normas konkurences padome var piemērot tieši. Atšķirība ir tikai tajā, vai šis pārkāpums ir nacionāla rakstura, vai tas skar tirzniecības starp dalību valstīm, un tad mēs esam tiesīgi un arī piemērojam līgumu par Eiropas Savienības darbību. Bet tā būtība, kas ir abās šajās normās ietverta, ir tātad aizliegt un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesoša vienošanās starp 2 vai vairākiem, un te ir atslēgas vārdi neatkarīgiem tirgus dalībniekiem, kur mērķis vai sekas ir šīs te konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana. Tātad ir jākoncentrējās pirmām kārtām, tāpēc ir svarīgi arī, ja no karteļa viedokļa paskatīties, kas ir šie tirgus dalībnieku un amatpersonas, jo šo te 11. pantu mēs varam konstatēt uz neatkarīgiem tirgus dalībniekiem, nevis uz grupas uzņēmumiem. Un te ir tā varbūt arī, normu kolīzija, tāpēc, ka publiskā iepirkuma likums absolūti neaizliedz saistītiem tirgus dalībniekiem piedalīties vienos un tajos pašos iepirkumos. Tagad gan, ņemot vērā šos te jaunos grozījumus, ir paredzēts pasūtītājiem lielāka diskrēcija. Tas nozīmē, ka pat, ja tur piedalās saistītie grupas uzņēmumi un pasūtītājs novēro pazīmes, kas pirmšķietami liecina, ka dokumenti nav sagatavoti neatkarīgi, pats pasūtītājs šobrīd konsultējoties ar konkurences padomu var šādus pretendentus tālāk no tālākas dalības izslēgt. Tā kā tas ir tāds savā veidā risinājums gadījumos, ja tie ir saistītie grupas uzņēmumi. Un tālāk šajā 11. pantā seko vairāk punkti, un šeit jūs šajā slaidā redzat, tās ir tās vienošanās, kas visbiežāk tiek konstatētas un par ko noteikti nav pieļaujams, ka pretendenti vienojās. Tas ir cenas vai cenas veidošanās nosacījumi, ražošanas apjoma realizācija. Noteikti nav pieļaujama vienošanās, kuras ietveros tiek sadalīts tirgus vai pēc teritorijas vai pēc klientiem, vai, ja mēs to prezumējam, teiksim, uz iepirkumiem, piemēram, noteikti nav pieļaujama vienošanās, kur tiek sadalīti iepirkuma objekti vai pasūtītāji. Un šodien no mūsu lietas piemēriem jūs redzēsiet, kā tas arī praksē notiek un tiek konstatēts. Un, protams, ir atsevišķa norma konkurences likuma 11. panta, šajā 11. pantā, ir punkts atsevišķi veltīts arī iepirkumiem, kur skaidri un gaiši ir pateikts, ka ir aizliegta vienošanās tirgus dalībniekiem vienoties par dalības nosacījumiem. Un tas ietver ne tikai tātad cenas veidošanas noteikumiem vispār par dalību vai tieši otrādi par nepiedalīšanos vai informācijas apmaiņu ar šiem te iepirkuma noteikumiem.
Jā, par šādu veidu vienošanos, par karteļu vienošanos, sods ir visbargākais, jo karteļu vienošanās, ja mēs paskatāmies vispār uz konkurences tiesību pārkāpumiem, tas ir smagākais no konkurences tiesību pārkāpumiem, līdz ar to arī ir smagākās sankcijas. Tātad ir līdz pat 10% var būt šis te sods no iepriekšējā gada neto apgrozījuma. Par vertikālām vienošanām tā ir smaga vienošanās, bet ne pats smagākais pārkāpums, tur līdz 5%. Un liegums tātad piedalīties iepirkumos uz 3 gadu periodu, un tas tad ir izriet attiecīgi no publiskā iepirkuma likuma regulējuma. Par formātiem, lai būtu skaidrs, ka tā vienošanās nav tāda, ko mēs varbūt varam iedomāties, ka tā tiek noslēgta līgumiskā formā. Noteikti tas tā nav. Vienošanās formāti var būt dažādi un daudz neformālāki, kā vienkārši panākt kaut kādu vienošanās, kā tāds līgums, tā var tikt realizēta, piemēram, izmantojot asociāciju. Kas var būt, teiksim, tie riska momenti? Tajos gadījumos ļoti bieži uzņēmumiem zūd šīs savstarpējās vispār tādas robežas par to, ka viņi ir konkurenti un ir kaut kāda ierobežota informācija, ar ko noteikti nav pieļaujams apmainīties. Ja viņi strādā, pieņemsim, paralēli pie 2 tirgus dalībniekiem, kas ir konkurējoši uzņēmumi, kas ļoti bieži praksē, teiksim, parādās. Vai šis te koplietošanas telpas, koplietošanas tehnika, kas arī kaut kādā veidā mazina to robežu izpratni tirgus dalībnieku starpā par to, ka ir informācija, ar ko noteikti viņiem nav pieļaujams dalīties. Tad ir vēl šie te veidojumi, pieņemsim pilnsabiedrība vai piegādātāja apvienība, kas arī pats par sevīm nav aizliegts tajos gadījumos, ja tas patiešām ir objektīvi nepieciešams, un tas ir paredzēts ar tādu leģitīmu mērķi, piemēram, kā šajā vecajā gadījumā, 11. gadā konstatētajā lietā, kur pašā sākumā tika konstatēts, ka piegādātāja apvienība dibināta, lai piedalītos uz RF fonda iepirkumiem, kur katrs individuāli no šiem te būvu uzraudzības un projektēšanas uzņēmumiem nevarēja kvalificēties individuāli. Tas pats par sevīm būtu ok. Bet, diemžēl, robežas zuda, informācijas apmaiņa šo te 5 būvu uzraudzības projektēšanas uzņēmumu starpā notika par jebkuriem iepirkumiem, arī tiem, kur viņi kvalificējās individuāli un arī individuāli startēja. Un vēl jau vairāk atsevišķos gadījumos arī tika konstatēts, ka, lai arī viņi dodās absolūti kopā kā piegādātāja apvienība, pilnsabiedrība, 90% no darbiem faktiski realizēja viens no šiem te biedriem. Tad objektīva nepieciešamība nebija šādā formātā doties un samazināt konkurenci. Tāpēc šī lieta ir izgājusi arī visas tiesvedības stadijas, un ir arī augstākās tiesas senāta nolēmums, kur jūs arī varat lasīt šos secinājumus, kur tiesa diezgan precīzi pasaka, ka šāda te vispār apvienības tirgus dalībnieku starpā ir ieteicams izmantot tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, nevis uzņēmumiem ar kapacitāti, kas tātad spēj individuāli kvalificēties, tieši lai veicinātu šo te konkurenci. Un noteikti šāda te forma, kopīga dalība iepirkumā, nav izmantojama kā aizsegs tirgus sadalēji, vai noteikti tā nav pieļaujama, lai izmantotu šo te sadarbību plašāk, kā tas ir paredzēts. Piemēram, ja tie ir kaut kāda veida iepirkumi, kur nevar kvalificēties individuāli, tad tas arī ir tas formāts. Un tas nozīmē, ka ja mēs ejam kopā, piemēram, ir iepirkums, kas ir sadalīts 16 daļās, un mēs ejam uz vienu daļu kopā kā piegādātāja apvienība, tad nav pieļaujams, ka mēs apmainamies ar informāciju par visām 16, arī tur, kur, piemēram, katrs startē individuāli. Tā kā tur ir tās robežas, kas ir jāvērtē pašiem tirgus dalībniekiem. Savukārt, no pasūtītāja pusē noteikti arī var pavērtēt, kas ir tie pa tirgus dalībniekiem, kādās formātās viņi pie jums startē, vai nav tā, ka viņi, teiksim, 16 gadus ir absolūti izpildījuši jūsu kvalifikācijas prasības individuāli, un tad pēkšņi iet kopā, un iespējams jūs arī novērojat, ka, piemēram, darba izpilde pēc tam objektā notiek nevis tā, kā ir sākotnēji paredzēts arī un jums uzrādītā vienošanās, bet notiek jau šī objektu sadala savstarpēji, kas liecina, ka nebija tāds objektīvs, teiksim, pamatojums tirgus dalībniekiem startēt šādā te kopā un šādē veidā samazināt šo te pretendentu skaitu jūsu organizētajā procedūrā. Bet, kā jau es minēju, pats par sevīm šī forma
apvienot spēkus, tad, kad tas ir objektīvi nepieciešams, tas nav aizliegts. Vienkārši te ir tad vērtēšanas kritēriji, kuriem ir jāaiziet cauri pašiem šiem iesaistītiem tirgus dalībniekiem. Pirmkārt, viņiem ir jāsaprot, vai viņi izpilda konkurences likuma 11. panta 2. daļas kritēriju, kas ir šie ieguvumu kritēriji, ka tad tas pakalpojums ir labāks vai lētāks vai efektīvāks. Un otrs kritērijs, ka šī te informācijas apmaiņa ar sensitīvo informāciju notiek ierobežota tikai uz to daļu, tātad, kas ir absolūti nepieciešams, lai realizētu šo kopējo dalību, bet ne plašāk. Par to būs arī piemērs par šo kopējo dalību. Mēs pagājušā gadā, sodījām, mums bija autotransporta direkcijas šis lielais iepirkums, kas tika sludināts uz 10 gadiem, un tur tieši bija tas gadījums, kad iepirkums bija sadalīts 16 lotēs, un tur atsevišķās daļās lotēs tirgus dalībnieki startēja šajās piegādātāju apvienībās, bet absolūti no lietas visas izpētes mēs secinājām, ka absolūti tur nebija nekāda nepieciešamība objektīvi šādā veidā doties kopā. Tas bija ar vienīgu mērķi sadalīt šīs lotes savā starpā un maksimāli pietuvināti iegūt lielāko iepirkumu, daļu. Jo tur bija nosacījums pašos nolikumos, ka viens pretendents nevar paņemt vairāk kā 15 miljonu kilometrus gadā. Bet par to būs vēl piemēri. Runājot par šo te jaunajiem izslēgšanas nosacījumiem, kas arī ir jums jāzina, un kur jūs arī, es saprotu, ka jūs varbūt nepiemērojat pilu, bet tas jums neliedz noteikti savas iekšējās procedūras pakārtot un tomēr pielīdzināt publiskā iepirkuma likuma tādiem pamatprincipiem, un šeit ir šie jaunie izslēgšanas nosacījumi, kas ir stājušies spēkā tātad no 1. janvāra, un kur jūs tad saprotat, kad šis te liegums tātad ir, ja pirms tam bija uz gadu, tad šobrīd ir 3 gadu periods tie tirgus dalībnieki, kas ir sodīti par karteļu vienošanos. Un, un ir šī te jaunā pieeja, kas ir jaunums nosacīta, ar šiem grozījumiem ieviest, ka pasūtītājiem ir šobrīd šī lielākā diskrēcija attiecībā uz pretendentu izslēgšanas no tālākas dalības iepirkumā gadījumā, ja konkrētā iepirkuma ietvaros komisija vērtējot iesniegtos piedāvājumus saskata pārliecinošas norādes par to, ka šie piedāvājumi ir savstarpēji saskaņoti. Tad ir pienākums sazināties ar konkurences padomi, un konkurences padomi 10 darba dienās jums sniegs atbildi par to, vai šeit ir pamats izslēgt vai nē. Par šo te kopējo dalību, to, ko es minēju, par šo te formātu, kas pats par sevi nav aizliegts, mums šī tēma ir arī iestādē aktualizējusies, ņemot vērā pēdējo 5 gadi, kur mēs novērojam mūsu pārkāpumu izpētes lietās šo tendenci, kad izmanto šo piedāvājumu kopīgo iesniegšanu vairāk kā aizsegu, tirgus sadalei. Esam izstrādājuši vadlīnijas, tā kā noteikti aicinu, ja šī tēma jums ir aktuāla, iepazīties mūsu internetu vietnē ir pieejams, un tur ir arī plašāks skaidrojums vispār par šiem kritērijiem un arī atsaucēs uz mūsu prakses piemēriem. Jā, tā kā par izslēgšanas nosacījumiem es jums izstāstīju, tas varat arī skatīties pašus šos te grozījumus, bet, kā saka, tie kritēriji ir paplašināti un šobrīd, pasūtītāji tāpēc arī vairāk ir sarosījušies, jo šobrīd uz pasūtītājiem ir uzlikt arī lielāka diskrēcija. Pirms tam bija tikai gadījums, kad konkurences padome ir pieņēmusi lēmumu, viņš ir stājies spēkā, tātad vai kļuvis neapstrīdams, vai ir izgājis visas tiesvedības un ar augstākās tiesas senātu nolēmumu mūsu lēmums ir atstāts spēkā, un tad bija tiesības izslēgt uz gadu. Šobrīd viss ir mainījies. Šobrīd pirmkārt ir plašāks termiņš uz 3 gadiem. Šobrīd var izslēgt pati, ja šis lēmums vēl var tikt apstrīdēts, pietiek ar to, ka viņš ir pieņemts un paziņots adresātiem. Un trešais jaunums – pietiekoši pārliecinošas norādes esošā iepirkumā, kuras pasūtītājs saskata, konsultējās ar konkurences padomi un saņem konkurences padomes atzinumu. Tālāk es jums iezīmēšu šīs te pazīmes, kuras tādas pirmšķietamas, kuras vērtējot vienkārši iepirkuma dokumentācijas, jūs varat pamanīt pretendentu piedāvājumos. Jāsaka tā, tie ir tikai piemēri, varbūt vēl arī savādāk. Viņas ir vispār konsolidētas šīs pazīmes, jeb sarkanie karogi mūsu tādā
izstrādātā, konsultētā dokumentā. Viņš arī ir pieejams Konkurences padomes internetu vietnē, tā kā tur jūs noteikti varat gūt vēl lielāku priekšstatu. Tas ir ņemts gan no mūsu prakses līdzinājās, gan no OECD vadlīnijām, kurās arī ir vērtīgi padomi par cīņu pret šiem te karteļu veidojumiem publiskajos iepirkumos, un, starp citu, arī rekomendācijas vispār pasūtītājiem, arī attiecībā uz nolikumu prasību veidošanu, lai pēc iespējas tie nolikumi tiktu veidoti tādā veidā, lai viņi nepamatot nesāšaurinātu konkurenci. Tā kā noteikti ir vērts ieskatīties arī šādos dokumentos. Par pazīmēm runājot, tās, kuras pats pasūtītājs var pamanīt dokumentos, un pēc tam jau var konsultēties ar Konkurences padomu, tad pieļautās šīs te vienādās kļūdas dokumentos, kas tiek sagatavoti brīvā formātā. Tās var būt pareizrakstības, gramatikas kļūdas, aprēķina kļūdas finanšu piedāvājumos. Tā var būt e-pastu adrese vai viena un tā pati kontaktpersona, kas tiek norādīta vairāku pretendentu dokumentācijā, kas nav loģiski skaidrojami, ja tie ir neatkarīgi tirgus dalībnieki. Pēdējā brīža izmaiņas, identiski dokumenti, rekvizītos parādās viens un tas pats sagatavotājs. Tās ir tādas tipiskās lietas, kuras uzreiz visticamāk norāda, ka nav sagatavot neatkarīgi šie dokumenti. Tad sākās jau šīs te varbūt lietas, kas jāpavērtē tādā lielākā ilgtermiņā, piemēram, iepirkuma uzvarētājs par apakšu uzņēmējiem nolīgst zaudējušos pretendentus vai pretendentus, kuri atsauca savu piedāvājumu vai atteicās tos iesniegt. Šī tāda pazīme, kur, protams, būtu jāvērtē kopsakarā varbūt ar pārējām, vai tur vēl arī kaut kas dokumentos neparādās tāds, kas liecina par saskaņotām darbībām, bet arī šis ir kā sarkanais karoks, kam pievērst uzmanību. Iesniegts identiskas tāmes vairākās pozīcijās, tā kā es komatas sakrīt. Arī diez vai tas tā būs, pat ja ir kaut kāda viens un tas pats piegādātājs, vienalga katrs uzņēmums, viņam ir individuāli savi aprēķini, kādu cenu viņš ir gatavs piedāvāt. Tad vēl arī varētu būt kā sarkanā pazīme, ja jūs novērojat, ka piedāvājumos tiek iesniegti dokumenti, kas absolūti neizriet no nolikuma prasībām. Kaut kāda, piemēram, tāme un koptāme, kas, ja jūs vērtējat, teiksim, pretendentu piedāvājums un 5 ir viss kārtībā, bet 6 un 7 identiski dokumenti pievienoti bez īstas vajadzības, jo nolikums tādus neprasīja, bet identiski sagatavot. Arī tas var norādīt uz savstarpēju, teiksim, saziņu pretendentu starpā, un tad jau ir jāskatās, vai tas ir kaut kas vairāk, vai tas ir kaut kas objektīvi izskaidrojams. Jebkurā gadījumā šie ir tikai tādi sarkanie signāli, ko pasūtītājiem ir vērts zināt un pamanīt, vērtējot dokumentāciju, un tālāk, ja ir kaut kādi jautājumi, neskaidrības, nav pārliecības, jūs noteikti vienmēr varat arī ar Konkurences padomu konsultēties. Par riskiem runājot, kas tad norāda varbūt uz tādu paaugstinātu risku, kam arī jūs kā pasūtītāji pievēršiet uzmanību. Tātad, ja gadījumā piedāvājuma dokumentācija gatavo piesaistītas trešās personas, un tās ir vienas un tās pašas vairākiem, piemēram, pretendentiem, to, ko jūs novērojat, vai tie ir apakšu uzņēmēji vai ārpakalpojumu sniedzēji, un tas, protams, var iet kopā arī vēl ar iepriekš jau norādītajiem sarkaniem signāliem pašos dokumentos. Tad šis cilvēciskais faktors, noteikti, ka kaut kādos sevišķi reģionos, mazākās mazpilsētās, piemēram, kur viens otrus zina, noteikti to ļoti labi orientējās pasūtītāji, kas noteikti strādā ar šiem uzņēmumiem jau ne pirmo gadu, zina, teiksim, šo cilvēcisko faktoru, kurš tur strādā, kurā konkurējošā vai nekonkurējošā uzņēmumā un kāda ir tā savstarpējā saikne. To arī vienmēr ir vērts padomāt par šo momentu. Tas arī var liecināt, teiksim, ka pretendents starpā, protams, pastāv šie kontakti, un tad ir ar jau citām acīm droši vien jāvērtē iesniegtie piedāvājumi. Tieši tas pats attiecās uz šo atrašanās vietu, vienā ēkā, 2 kabineti, it kā neatkarīgi tirgus dalībnieki, bet kopīgi sekretāri un viss arī dokumenti kopija paste. Tam ir jāskatās līdzi, vienkārši jūs zinat vislabāk droši vien to situāciju, kas tie ir par pretendentiem. Sevišķi tie ir tādi, kas gadu no gada atkārtojās, un jūs jau zinat šīs situācijas. Šeit ir tās kartelizētā iepirkuma pazīmes, to, ko jau es minēju tajā kopsavilkumā, piemēram, par šiem gramatikas interpunkcijas kļūdām, kas noteikti visticamāk, ja tā kļūda neizriet, teiksim, no paša pasūtītāja jau pievienotajiem kaut kādiem nolikumu veidnēm,
un tas ir brīvā formātā, tad šī būs noteikti pazīme, kas būs ļoti maz ticams, ka viņi kaut kādā veidā objektīvi varēs pēc tam pateikt, ka tas ir kaut kāda sakritība. Jo visticamāk tas liecinās par kontaktu esamību un vienkārši viena persona visticamāk gatavojas šos dokumentus. Jā, arī tieši tas pats šīs te neizmainītā kontakta informācija, kas reizēm steigā un joprojām, lai cik brutāli tas nebūtu, ir novērojams arī mūsu praksē vērtējot šos pasūtītāju jau sniegto informāciju, ka joprojām paliek kaut kāda tālruņa numuru, adreses un kontakti no iepriekšējā uzņēmuma, kas vienkārši ņemot balstoties uz šī otra pretendenta dokumentiem, netiek steigā izmaiņas veiktas. Jā, viena un tā pati persona vairākos piedāvājumos norādīt kā kaut kāds speciālists. Protams, objektīvi, iespējams, tas arī tā var būt. Ja tas ir kaut kāds unikāls speciālists Latvijā, cita nav, tad tur būs tas objektīvais skaidrojums. Bet ja tas ir kaut kāds darba koordinators, darba aizsardzības speciālists, apsardzes kaut kāds pakalpojumu veicējs, kur ir ļoti, simtiem tādi, un ja tieši sakrīt, tad, protams, varbūt atrauta tā pazīme nav pazīme, kas automātiski liecina, ka tur ir noteikti aizliegta vienošanās, bet tas ir jums sarkanais signāls ar citām acīm jau pārvērtēt šī iepirkuma citas arī daļas, pastīties, kas ir dokumentu autors, kas ir augšu plēdējis šos dokumentus, piemēram, jūsu sistēmā vai iesniedzis, vai neparādās kaut kāds konkrēts kontaktpersonas, vai vispār šie ir saistītie grupas uzņēmumi vai neatkarīgi tirgus dalībnieki. Jau tomēr savādāk pavērtēt šos iespējamos piegādātājus. Tad ir pazīmes, kas ir vērtējums tādā ilgākā periodā, bet, ja jums tās iepirkums veicat ik gadu, tad noteikti jums jau tā informācija uzkrājās, un jums jau diezgan labi varat novērot šo piemēram, rotācijas schēmu. Ja viens un tas pats pretendents regulāri piedāvā zemāko cenu, regulāri uzvar tieši pie jums, kā pie bet blakus reģionā pie nākošā pasūtītāja par līdzīgiem, tur, piemēram, piedalās tie paši 3 un regulāri uzvar cits, un tā viņi mainās. Tas iespējams liecina par tirgus sadali, ka ir, piemēram, sadalīti reģioni vai sadalīti pasūtītāji. Tur atkal ir jāvērtē, kāds bija citu šo pašā iepirkumā pretendentu iesniegtie cenu piedāvājumi, vai viņi vispār bija tādi normāli, aktuāli tirgus cenai, normāli atbilstoši piedāvājumi, vai absolūti 3 reizes augstākas cenas, kas neliecina par tādu patiesu konkurenci. Tas drīzāk liecina par tādu fiktīvu aizsega piedāvājumu un iespējams ir pretendents starpā vienošanās par iepriekš sarunāto uzvarētāju. Tieši tas pats jums ir jāvērtē šīs kontaktpersonas, kas tiek norādītas piedāvājumos vai pat pilnvarotas. Mums bija, piemēram, Latvijas valsts mežu gadījums, kur 7 it kā neatkarīgi tirgus dalībnieki nopilnvaro vienu un to pašu fizisko personu vest visas lietas, kas absolūti netipiska praksa, jo konkurenti nemēdz pilnvarot vienu un to pašu personu darbā ar sensitīviem dokumentiem, ko katrs normālos tirgus apstākļos uztver kā savu komerc noslēpumu. Jā, tas pats arī atkārtoties šie apakšu uzņēmēji. Ņem vienus un tos pašus, turklāt viņi arī ir piedalījušies tajā pašā iepirkumā kā pretendenti, bet neuzvar, jo to piedāvātā cena, piemēram, neadekvāti augsta, un tad tālāk jau viņi sadarbojās. Protams, viens gadījums varbūt tas neliecinās uzreiz automātiski par karteli, te jāskatās, vai tas neiet kopā gadījumā vēl ar kādām citām pazīmēm šajā pašā iepirkumā, piemēram, vērtējot iepirkuma dokumentāciju, bet tas ir sarkanais signāls, kam pievērst uzmanību, un jau ar citām acīm vērtēt pašus piedāvājumus. Tas pats arī attiecās uz šo pēkšņo atsaukšanu, jo tomēr piegādātājiem sagatavot sevišķi lielos iepirkumos, tas ir liels administratīvais sloks, tie ir lieli resursi, un tad nav objektīvs skaidrojums, ja pēkšņi bez kaut kāda ļoti pamatota iemesla tiek atsaukti šie piedāvājumi. Un, piemēram, tas ir tik tālu ieskicējot īsi par šīm karteļa iespējamām pazīmēm, bet, kā es teicu, noteikti plašāk jūs varat skatīties šajā konsolidētajā dokumentā, kas ir signāls saraksts pasūtītājiem. Konkurences padome arī ļoti aktīvi
izglīto pasūtītājs ik pa laikam pa dažādiem jautājumiem, tā kā sekojiet līdzi arī mūsu mājaslapā šiem pasākumiem, ja tas ir tas, kas jūs interesē un tas jums var noderēt, teiksim, jūsu darbā, jo, tāds profesionāls pasūtītājs noteikti, viņš jau mazina šo te risku, tāpēc, ka viņš zina un atpazīst, viņš zina, uz ko ir jāpievērš uzmanību, viņš ir updatēts un viņš tomēr arī zina, kā pareizi ir jārīkojās. Ja mēs runājam par iepirkumu visbiežāk novērotajiem šiem te karteļu izpausmes veidiem, tad mēs varam runāt par 3, par dalības nosacījumiem, kad tirgus dalībnieki saskaņo, teiksim, savu darbību, vienojās, piemēram, par uzvarētāju un pārējie iesniedz tikai čaulas piedāvājumu, piemēram, skaitam, jo, pieņemsim, pasūtītājs ir nodefinējis, ka viņam vajag 3 pretendentu piedāvājumus obligāti, lai iepirkums vispār noritētu. Un tad savā starpā notiek vienošanās, kurš būs uzvarētājs un pārējie vienkārši tur piedalās skaitam. Par aizsegu piedāvājumiem runājot. Šeit tas ir gadījumos, kad notiek sarunāta iepriekš jau dalība un kurš būs uzvarētājs, un tad pārējie vienkārši imitē konkurenci un piedalās tikai, lai tā kā imitētu pasūtītājiem, ka ir pietiekams skaits pieteicies. Lūk, par tirgus sadali runājot, tātad tas ir 3. veids, kas ir visbiežāk novērojams, ja mēs runājam par aizliegtām vienošanām publiskajos iepirkumos, un ne tikai publiskajos. Jā, te ir uzsvars uz to, ka šie ir konstatēti, bet var konstatēt jebkurā. Un būs arī piemērs, kur, piemēram, aizliegt vienošanās tika konstatēta privāta pasūtītāja iepirkumā. Tā kā, lai konstatētu karteli, tur tam nav izšķirošas nozīmes, kāda forma ir iepirkumam kā tādam. Tur pietiek ar to, ka tas ir vispār pēc tavas būtības saknē konkurss, iepirkums vai cenu aptauja ar mērķi, tur, kur kādam ir jākonkurē, bet tas nenotiek, tas tiek mākslīgi, vai kaut kas notiek šī vienošanās vai sadārdzināšana, vai tiek imitēti šie nosacījumi, tur noteikti visur ir konkurences padomes kompetence. Parunāsim arī par pasūtītāju lomu visā šajā stāstā. Šajā pašā būvnieku lietā no analizētajām sarunām mēs skaidri redzējām, ka absolūti bez vainas nav arī paši pasūtītāji. Nevaram apgalvot par visiem, bet noteikti runa ir par atsevišķiem gadījumiem, kur atbalstīja pasūtītāji no savas puses šo visu karteļu pastāvēšanu, jo acīm redzami bija cieši kontakti atsevišķiem pasūtītājiem ar šiem lietas dalībniekiem. Noteikti bija gadījumi, kur mēs redzējām, ka tiek ietekmēta šī te autonomā funkcija attiecībā uz nolikumu izstrādi, tātad tiek pieplānoti nolikumi kādam konkrētam uzņēmumam. Mēs redzējām, ka pasūtītājiem ir norādes savukārt pretendentiem tostarp par iespējamo uzvarētāju. Un mēs arī novērojām no sarunām, ka mēs skaidri redzējām, ka atsevišķos gadījumos pasūtītāji absolūti bija informēti, ka šāda karteļu vienošanās tirgū pastāv, bet tas tika tolerēts, pieņemts, pat dažreiz šie tirgus dalībnieki šantažēti ar šo, bet nekāda ziņošana tiesību sargājošajām institūcijām, kas ir pats bēdīgākais. Šeit ir piemērs, bet te atgriežoties pie šīs būvnieku lietas un pasūtītāju, šeit gan jāsaka tā, ka šajā gadījumā mēs nekonstatējām, nevarējām uzlikt atbildību vai kaut kādu sodu piemērot pasūtītājiem, jo tās bija sarunas starp būvnieku pārstāvjiem. Līdz ar to tur mēs nevarējām, tie nebija tādi tieši pierādījumi, lai mēs pateiktu, ka, lūk, pasūtītājs tā ir teicis, viņi vienkārši šo pārstāsta viens otram, minot atsevišķas amatpersonas no pasūtītāja puses. Bet jebkurā gadījumā mēs šo sadaļu preventīvos apstākļos iekļāvām pašā lēmumā, tā kā lasiet, tur ir konkrēti atsevišķa sadaļa par pasūtītāju lomu šajā lietā. Bet šis savukārt ir piemērs, kur gan mums bija tieši pierādījumi, kur bija pasūtītāja pārstāja konkrētas amatpersonas konkrēta aktīva rīcība. Viņš apmainījās ar piedāvājumu šiem dokumentiem, ar šiem te pretendentiem, un faktiski bija šī karteļa smadzenes un sūtīja to informāciju, kāda tur ir jāiekļauj un kāda nav jāiekļauj pašos piedāvājumos. Tā ir bēdīgi slavenā šī Rīgas satiksmes nano ūdens lieta, kas, man liekas, ir izcirkulējis vairākas institūcijas, bet, konkurences padomē arī mēs saņēmām informāciju no prokuratūras, un šeit ir arī pieņemts sodošs lēmums, un ir atzīts arī Rīgas satiksme kā karteļa dalībnieks līdzvērtīgi, kā arī paši šie pretendenti, kas veica informācijas apmaiņu un
faktiski vienojās par dalības nosacījumiem. Jā, bet Rīgas satiksmē arī tika piemērots sods līdzvērtīgi, piemērojot tieši tāpat kā karteļa dalībniekiem. Tos karteļa lietās šādas situācijas viņus, teiksim, sauc par karteļa veicinātajiem facilitatoriem. Ja ir interesi, tad šis princips izriet no Eiropas Savienības tiesas sprieduma Trojhand lietā, kur tas ir aprakstīts arī mums. Mūsu lēmumā ir atsaucis uz šo tiesu praksi. Tas nozīmē, ka to, ka šim tirgus dalībniekam nav obligāti jādarbojas tajā pašā tirgu, un viņš ar savām aktīvām darbībām dod kopējo labumu šī karteļa realizēšanā. Tas kā šajā te nano lietā, kur konkrēti amatpersona aktīvi koriģēja šos uzņēmumus, kas ir jāiekļauj piedāvājumos, kas nē, kā notiks iepirkums. Faktiski bija šie iepirkuma iniciators, teiksim tā, un tie uzņēmumi bija dalībnieki arī aktīvi. Līdz ar to visiem trim kā karteļā iesaistītām personām arī tika piemērots sods. Lūk, par pasūtītāju lomu turpinot un arī tēmu par to, ka mēs varam konstatēt karteli tikai publiskā iepirkumā, tas ir mīts, un šeit ir piemērs tam. Šis ir gadījums, kad ir privātā iepirkuma ietveros konstatēts kartelis sadarbībā aktīvā ar citām mūsu sadarbības iestādēm. Sākotnējo informāciju Konkurences padomes šajā gadījumā saņēma no Finanšu ministrijas Eiropas fondu revīzijas departamenta, tad mēs ierosinājām lietu, veicām procesuālās darbības un pēc procesuālām darbībām saprotot, ka tur ir arī Eiropas prokuratūras kompetence attiecībā uz amatpersonām no pasūtītāja puses, kas ir iesaistījušies faktiski naudas izkrāpšanā, mēs šo lietas materiālus nodevām tālāk arī Eiropas prokuratūrai. Līdz ar to, tā kā mēs šeit redzējām arī no pasūtītāja puses aktīvu rīcību un faktiski tādu nelikumīgu fondu līdzekļu apgūšanu, tad mēs šo informāciju nodevām tālāk Eiropas prokuratūrai, kas ierosināja kriminālu lietu pret attiecīgajām amatpersonām pasūtītāja pusē. Un viņi ļoti ātri arī viņu faktiski balstoties uz mūsu izņemtajiem materiāliem procesuālo darbību laikā, arī konstatēja šo kriminālu atbildību, piemēroja sodu brīvības atņemšanu nosacīti. Šajā gadījumā tirgus dalībnieki sadarbojās, viņi labprātīgi atmaksāja šos 780 000, kas bija šis līdzfinansējums, tādā veidā mīkstināja šo sodu. Bet jebkurā gadījumā jūs redzat, kādas sekas tas izraisīja, tāda privāts it kā pasūtītājs vēlas uzcelt ražotni, iesaista uzņēmumu, ar kuru vēlas tā kā novienoties, veic šo fiktīvo iepirkumu, un beigu rezultātā ir gan krimināla atbildība pasūtītāja amatpersonām, gan kartelis konkrētajiem uzņēmumiem. Tā kā jā, visā šajā stāstā diezgan tādas beigas, nepārāk labas, bet priecīgā ziņa, ka vismaz šie Eiropas Savienības struktūra līdzekļu fondi līdzekļi tika atmaksāti. Bet, stāsts diezgan tāds. Par pasūtītāju lomu runājot, šie gadījumi privātais pasūtītājs, būvnieku kartelis, nav vienīgie noteikti. Arī vēsturiski iepriekš Konkurences padomu vienmēr vērtējot, teiksim, karteļu vienošanos, arī redzot procesuālo darbību laikā, kāda tad komunikācija notiek ar pasūtītāju, vienmēr ir vērtējusi šo otru pusi, pasūtītāju, un arī, piemēram, šajā te Latvenergo sadalas tīkla iepirkumos, kas ir tāda vecāka lieta, kur mēs sodījām energo būvniekus 26 kopumā par 316 kropļotām iepirkuma procedūrām, kur gadiem iepirkumā šie te organizētājs sadalas tīkla Latvenergo nemanīja šīs te likuma sakarības, bet tas varbūt arī saistās ar stāstu par to, ka sākotnējā lietas informācija nāca mums no Knaba, jo Knabs jau bija ierosinājis kriminālu lietu pret atsevišķām Latvenergo sadalas tīkla amatpersonām, kas bija iepirkuma organizēšanā iesaistītās personas. Tā kā, tas varbūt skaidrojās arī caur šo, bet, jebkurā gadījumā, jā, tas tiek vērtēts, un arī šajā gadījumā mēs redzējām nevisai korektu rīcību, kur pasūtītāji pārstāvi faktiski arī atkal ir šie ciešie kontakti ar dalībniekiem, kontrols tāmas saņemšana no pretendentiem, tā skaitā dažādi, teiksim, Latvenergo sadalas tīkla iekšējā normatīvais regulējums, kas satur arī nosacījums, kur rada, teiksim, konkurences ierobežojušu, tādus
aspektus, kas varbūt veicina arī šo konkurences imitāciju, jo šajā gadījumā nolikuma prasības paredzēja, ka obligāti jābūt vismaz 5 derīgiem piedāvājumiem, kas, ir diezgan liels tāds skaits, un tur sākās vienkārši tā konkurences imitācija, jo viņi saprot, ka tādā apjomā un ar tādu administratīvo kapacitāti viņi netiek galā, un tad viņi vienkārši sadalīja, kurš iepirkums kuram, un tad, kurš ņem to konkrēto iepirkumu, tas priekš pārējiem sagatavo arī šos te imitējošos čaulus piedāvājumus. Lūk, tas, protams, nekādā gadījumā viņus neattaisno, un to arī pateica augstākās tiesas senāts, jo arī šī lietu energobūvnieku kartels ir izgājis caur visām tiesvedības stadijām, un konkurences padomes lēmums ir paturēts spēkā. Bet jebkurā gadījumā, var būt tā, ka pasūtītājs arī caur savām varbūt kaut kādām darbībām veicina šo negodprātīgo, teiksim, vidi, tāpēc ir būtiski, ka pasūtītājiem ir tādas diskrēcija, un tomēr būtu jāņem vērā, ka arī veidojot nolikuma prasības, tam ir jāpieiet rūpīgi, un kas ir ļoti būtiski. Pasūtītājiem ir jāveic noteikti šī tirgus priekšespēja, ko, vismaz mēs savā pusē redzam, ka, ļoti tā bieži nenotiek, diemžēl. Un pasūtītājs vāji orientējās, teiksim, tirgū, kurā viņš kaut ko iepērk. Vai arī tieši otrādi, viņam ir cieši kontakti ar konkrētiem tirgus dalībniekiem, un viņš nevēlas tur redzēt citus konkurentus. Lūk, arī šeit gaismas šajā te video skaņas piegādātāju kartelī arī tur mēs redzējām problemātiku pasūtītāju pusē, jo pasūtītājs nav paredzēta kaut kāda īpaša projekta nauda pašam, teiksim, kvalifikācijas šo te prasību izstrādē, lai piesaistītu, piemēram, kaut kādus speciālistus, kas palīdz pasūtītājiem. Līdz ar to, diemžēl pasūtītājs, tāpēc šīs te konsultācijas un faktiski labi konsultācijas, tas varbūt vēl būtu pieļaujams, bet jebkurā gadījumā tur jau tas tika pārsniegts tās robežas, jo faktiski tika uzticēts šīs te tehniskās specifikācijas izveikt kādam uzņēmumam, kas, protams, veicināja visu šo te karteļu vienošanos tālāko jau realizēšanu. Tāpēc varbūt kaut kādās sarežģītos iepirkumos, tehniski sarežģītos iepirkumos ir vērts domāt par neatkarīgu ekspertu piesaisti, ja gadījumā pasūtītājs pats netiek ar saviem spēkiem galā, un noteikti nav pieļaujama šāda te situācija, kad tad tas tiek vienkārši uzticēts kādam tirgus dalībniekam, kas pēc tam piedalās pats šajā iepirkumā. Arī meliorācijas pakalpojums sniedzēja iepirkumos konstatētajā kartelī. Mēs redzējām, ka tieši šiem projekta vadītājiem bija ietekme, jo tie arī bija tie, kas bija vienojušies ar pretendentiem par dalību cenu aptaujā un attiecīgi ar uzvarētāju, un pārējiem šī te dalība vienkārši bija formāli, vienkārši imitējot šo konkurenci. Un tad ir šis gadījums, kas varbūt jūs vairāk interesē, kas jau sākumā tika pieminēts, šis te, pavisam nesen konstatētais konkurences padomes lēmums, kur bija Saldū māju siltināšanas iepirkumos konstatētais kartels, kur bija sodīti 2 uzņēmumi GATL un Aksīte, par īstenot šo te vienošanos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas objektos Saldū. Un tur savukārt arī bija tātad faktiski vienošanās par šo dzīvojamo māju sadale, šo tirgus dalībnieku starpā. Un vienlaikus mēs konstatējam, ka viņi bija arī veidojuši šo piegādātāju apvienību bez tādas patiesas objektīvas nepieciešamības, jo kvalificējās individuāli. Savukārt šīs apvienības ietvaros vienkārši pēc uzvaras vienkārši savstarpēji sadalīja, kurš kuru māju tad arī tur siltinās. Līdz ar to, un arī mēs redzējām, ka īsti pasūtītājs to nav kontrolējis, jo iesniegtais līgums paredz pavisam savādāk šo te, darbu sadali, bet tas absolūti neatbilst tam, kā tas notiek dabā. Un neviens arī to īsti nekontrolē. Un, attiecīgi, šīs mājas Nākotnes ielā un Veidenbauma ielā šo tirgus dalībnieku starpā tika vienkārši sadalītas, savstarpēji vienojoties par attiecīgo māju siltināšanu. Šeit arī jārunā arī noteikti ir par pasūtītāju lomu, jo šeit tātad daudzdzīvokļu dzīvojamā māju iedzīvotāji tātad nopilnvaro personu, kas veic šo te iepirkumu. Tad noteikti jāņem vērā tās iepriekš minētās altuma vadlīnijas, ka varbūt ir jāiesaist tiešām arī kāds no dzīvojamā mājas iedzīvotājiem šajā visā procesā, jo
Šeit arī tas gadījums, kad īsti izskatījās, ka nav veikta kaut kāda iepriekš tāda tirgus izpēte par potenciāliem tirgus dalībniekiem, kas, teiksim, arī varētu veicināt konkurenci. Te var redzēt, ka arī ir ciešie kontakti bija pasūtītāja personai ar noteiktajiem uzņēmumu pārstāvjiem, regulāri sarakste, nolikumu, teiksim tā, arī pielāgošana konkrētajiem, jo ir vēlme redzēt tieši šos divus uzņēmumus šajā rajonā, kas veic šos darbus, kas arī nebūtu pieļaujami, protams. Tā kā te noteikti ir vērts domāt par tām vadlīnijām, kuras tika pieminētas, lai uzlabotu šo te konkurences vidi. Jā, tā kā noteikti ir vērts domāt arī par nolikuma prasībām. Tā kā, ko jau es arī pašā sākumā minēju, ka tas tomēr arī ir instruments pasūtītājiem, tāpēc ir vērts ieskatīties šajos OECD un Eiropas Savienības ieteikumos, kā šīs prasības izvirzīt, teiksim, pretendentiem, lai nepamatoti nesamazinātu šo konkurenci. Un arī noteikti ir vēl citi šie te izskaidrojumi, skaidrojumi un arī viņus veikt tādā saprotamā, vieglā uztverošā valodā par šiem tehniskiem kritērijiem, kas ir samērīgi ar šo pakalpojumu vai preci un kas arī nepamatoti, teiksim, neizslēdz. Vēl viena lieta, ko var darīt, teiksim, tādos preventīvos nolūkos, ko mēs iesakam un ko parasti arī pasūtītāji izmanto, ir šī neatkarības deklarācija, kuru arī tas izriet no OECD vadlīnijām, un pasūtītāji var pievienot šādu neatkarības deklarāciju saviem nolikuma prasībām, lai pretendenti to aizpilda. Tas gan ir tiešām vairāk preventīvos nolūkos ar mērķi, kad šajā te deklarācijā paši pretendenti apliecina ar savu parakstu, ka konkrētā iepirkuma ietveros viņi ir snieguši patiesu informāciju un ka nav bijusi nekāda, teiksim, saziņa vai savstarpēja saskaņošana ar citiem pretendentiem. Tur viņi var, protams, modificēt un varbūt pievilkt vēl kaut kādu būtisku jums sadaļu klāt. Tas, protams, nerada kaut kādas juridiskas sekas, bet, jebkurā gadījumā tas tomēr ir tāds preventīvs rīks un nav patīkam droši vien kaut ko apliecināt ar savu parakstu, ja tu apzinies, ka tas tā nav. Un to tad arī pēc tam var vērtēt, vai ir sniegta patiesa informācija. Noteikti pasūtītājiem bez šādiem izglītojošiem pasākumiem, kurus ik pa laikam konkurences padome nodrošina pēc nepieciešamības gan par karteļu pazīmēm, gan par pilu izslēgšanas nosacījumiem un citām tēmām, jūs varat ieskatīties arī pašnovērtējumu rīkos, kas ir izstrādāti mūsu iestādē, un tie arī ir pieejami mūsu interneta vietnēs, gan organizētājiem, gan uzņēmējiem. Tur ir tās situācijas, šie sarkanie karogi, un atzīmējot, teiksim, tās situācijas, jūs tad saprotat, vai jums jau ir vērts uztraukties un konsultēties ar konkurences padomu par kādu no situācijām, vai pilnīgā viss ir kārtībā. Tā kā noteikti tas galvenais riska mazināšanas veids ir tiešām profesionāla iepirkuma komanda, kas tiešām orientējās gan publiskā iepirkuma, teiksim, tajās regulējumā un principos, gan arī konkurences šajos te jautājumos, jo tomēr tas ir cieši saistīti jomas, un līdz ar to, ja ir kaut kādas šaubas vai bažas, tad mēs aicinām tomēr konsultēties ar iestādi, nevis, teiksim, piemēram, tolerēt šādas te līdzīgas situācijas, kā tikko minētajos piemēros. Noteikti var arī konsultēties anonīmi, nav obligāti identificēt sevi vai identificēt konkrētos, teiksim, tirgus dalībniekus, ja ir tāda vēlme. Un noteikti, tas netiks izmantots kaut kādiem citiem mērķiem, jo nav tā, ka konsultācijā nozīmē to, ka mēs fiksējam šos faktus un tad mēs kaut kādas aktīvas darbības rīkojam. Tieši tāpēc ir konsultācija, var telefoniski, var tīmā, attālināt klātienē, kā jums ir ērtāk, tā kā noteikti izmantojiet šādu te iespēju, jo tie arī ir tie galvenie rīki. Ja jums būs izpratne vispār par šīm konkurences tiesībām, jūs pirmkārt sapratīsiet vispār, kam jums ir jāpievērš uzmanība, tad nākošais jūs, visi tie veids pašizglītošanās arī caur mūsu lēmumiem, skaidrojumiem, vadlīnijām, jo patiešām, ja jūs vēl neesat skatījušies mūsu mājaslapu, tur ir ļoti daudz informācija patiesībā, tur ir gan šie te joint bidding izskaidroti caur vadlīnijām, asociācijām vadlīnijas,
pasūtītājiem šies te signāla saraksts, pašnovērtējuma rīki. Tā kā tas viss ir pieejams, ir arī video online semināri un viss cits iespējas arī pieteikt individuāls seminārus, ja ir kaut kāda tēma, kas jūs interesē īpaši, vai arī pieteikties uz tiem semināriem, kas jau regulāri, teiksim, no konkurences padomas tiek piedāvāti semināru skolas ietveros. Tā kā tas īsumā laikam arī no manīm viss. Tā kā varbūt, ja ir kaut kādi jautājumi, tad priecāšos uz tiem atbildēt. Forši, liels paldies, Ieva. Čatiņā iebirs viens jautājums, proti ir gadījumi, kad ir vairāki pretendenti, bet šiem pretendentiem ir vairāk apakšu uzņēmēji un tie paši, kas pārklājās. Protams, viņi iedod vienādu cenu, tāpēc, ka produkcija viņi maksā neatkarīgi no pircēja vienādi, vai ne? Un tad šie pretendenti startē ar cenu, kas ir identiski, tāpēc, ka jūs saņemat apakšu uzņēmēju piedāvājumu, kas ir identiski. Vai tas ir vienošanās, vai tas ir kartels? Tur ir jāvērtē, jo noteikti nevar būt identiskas cenas, pat ja pasūtītājs jums piedāvā, jo ja tas ir ģenerāla uzņēmēja un apakšu uzņēmēja attiecības, tad cenu finanšu piedāvājumu gala beigās nosaka ģenerāla uzņēmējs. Ja man ir kaut kādā daļā piesaistīts apakšu uzņēmējs, piemēram, es nezinu, es tur taisīšu ielu, bet man vajag, kas izrok grāvi, tad es jūs piesaistu, piemēram, tikai grāvju rakšanai. Tā ir viena tikai komponenta finanšu piedāvājumā. Un tad tas pasūtītājs, jā, viņš man dod to savu cenu, pa kādu viņš ir gatavs, teiksim, to grāvi rakt, bet es esmu kā ģenerāla uzņēmējs, varu pielikt klāt noteikti kaut kādu savu procentu vai savas kaut kādas vēl izmaksas, un to iekļauju, konsolidēju kopējā finanšu piedāvājumā, un tā ir tikai viena no ailītēm, kas veido, teiksim, to kopējo finanšu piedāvājumu. Tad ir jautājums, vai tiešām ir tāda situācija, ka ģenerāla uzņēmējs iet tikai kā izkārtne un 90% darbus darīs tikai apakšu uzņēmējs. Tur ir jāvērtē, bet jebkurā gadījumā tā tam nevajadzētu būt. Pat, ja ir viens un tas pats, piemēram, piegādātājs, kā jau es arī minēju, no kā viņi, piemēram, ņem kaut kādu preci vai pakalpojumu. Katrs tirgus dalībnieks, atbilstoši savai tā brīža situācijai, var to cenu modificēt uz augšu, uz leju pēc savām finansiālajām iespējām, pēc savām izmaksām, pēc savas stratēģijas. Tā kā es komats sakrīt, tas ir sarkanais karoks. Okay, bet tas nozīmē, ka vairākiem piegādātājiem nav liekts piesaistīt. Nē, viņi var piesaistīt. Viņi var piesaistīt jautājums tikai, kāpēc ir tiešām tāda situācija, vai tiešām tas apakšuzņēmējs ir kaut kas unikāls, vai tiešām ir tā, ka tas ir ļoti specifisks tirgus, nezinu, optiskie tēmekļi tiek piegādāti, un tur ir viens ražotājs, un tur tikai, nezinu, 2 oficiālie dīleri, piemēram, ja, un tad ir skaidrs, jā, nav citu vienkārši. Tur ir jāskatās apstākļu kopums. Teiksim tā, pats par sevi tas nav pārkāpums. Es jau arī minēju, arī tie sarkanie karogi nav jāuztver, ka individuāli varbūt kaut kāda viena lieta, viņai ir vērts pievērst uzmanību, bet vienkārši jums tad ir jāmēģina atrast tas objektīvais skaidrojums, ka vai tas ir ok vai nav, vai tas iet kopā jau ar citām varbūt pazīmēm, un tad jau ir vairāk jāsatraucās. Bet jebkurā gadījumā tas visu atrisina lielā mērā, ja pasūtītājs ir veicis tirgus priekšizpēti. Okay. Forši. Es skatos čatā vairāk jautājumu no iebiruši. Es atzīšos no manas puses, liekas diezgan izsmeļoša informācija. Redzu, ka Daina pacēlus roku. Daina? Jā, es skatos, tas čatā tas jautājuma papildinājums, bet tas arī man ir interesanti. Es domāju, varbūt arī mūsu klausītājiem ir interesanti. Par šiem te atzinumiem, ko sniedz konkurences padome par uzticamības atjaunošanu. Es gribēju noskaidrot, vai šāds atzinums var dabūt arī tie pasūtītāji, kuri veic tirgus izpēti, vai tikai tie, kas veic publisko iepirkumu likumu iepirkumus. Jo mēs arī saņēmām šādu jautājumu no mūsu klienta, kurš ir saņēmis šādu aprakstu, ko šis uzņēmējs sodītais ir darījis, lai atjaunotu uzticamību, bet šis te pasūtītājs, viņš nav kompetents, viņš nesaprot, vai tas ir pietiekami vai nav. Un tad ir jautājums, vai viņš kā pasūtītājs, kā tirgus izpētes veicējs var nākt pie jums un prasīt jūsu atzinumu par to, vai šie te pasākumi ir pietiekami, lai varētu atzīt šo te sodīto uzņēmumu par uzvarētāju iepirkumā. Tātad.
lai kā gribētos dažreiz pajautāt kādam, kā man labāk darīt, ir kaut kādas kompetences sadalījums. Un šeit ir jāsaka tā, konkurences padome nevienam uzņēmumam neatjauno ar savu lēmumu uzticamību. Tā ir pilnīgi un absolūti pasūtītāja diskrēcija. Tas, kādā daļā konkurences padome visā šajā procesā piedalās, teiksim tā, ir tikai tajos gadījumos, kad šis pretendents ir sodīts par konkurences tiesību pārkāpumu, viņš vēlas atjaunot uzticamību pie kāda konkrēta pasūtītāja, viņš pie viņa dodās, un tad, teiksim, pasūtītājs vai pats jau uzņēmums vēršās pie konkurences padomes un lūdz konkurences padomei viedokli, tā kā sniegt viedokli, lai novērtētu šī te pretendenta tās darbības, kuras viņš ir izveicis, lai atjaunot to uzticamību. Tas, ko konkurences padome savā pusē pati patstāvīgi ir izvērtējusi un izdomājusi savā galā, teiksim, kas būs tās lietas, lai mēs viņam sniegtu pozitīvu viedokli, ir naudas soda nomaksa, ja ir iespējams struktūrāls izmaiņas, teiksim, tajā ziņā, kad novērš to, ka tās personas, kas aktīvi bija iesaistījušās pārkāpumā, viņas ir aizrutējušas, ja tas ir iespējams. Un trešais, ir šie te, preventīvie pasākumi, darbinieku izglītošana, varbūt konkurences ievērošanas vadlīnija izstrāde uzņēmumā un tā tālāk. Tie ir kritēriji, ko pati konkurences padome ir noteikusi. Ir arī infografiks mājaslapā, tas ir publiski pieejami. Un tad, attiecīgi, ja tie kritēriji ir izpildīti, tad konkurences padome sniedz šo pozitīvo, teiksim, savu viedokli, bet tas ir viedoklis, rekomendācija. Konkurences padome nav tiesīga vienkārši šādu lēmumu pieņemt. Tas, ko konkurences padome dara, izmeklē, pieņem lēmumus par pārkāpumiem. Šī ir patiešām pasūtītāja diskrēcija tieši tāpat arī, kad tādā brīdī, kad ir šie izslēgšanas nosacījumi un vēršās pie konkurences padomes ar lūgumu, tā kā šeit ir saskaņots iespējams darbības, pasakiet, ir vai nav. Arī šeit nevis iet runa par to, ka mēs konstatējam pārkāpumu, bet mēs vērtējam pēc būtības tajās 10 dienās tikai tās pazīmes, ko norāda pasūtītājs, jo tas arī nav likumdevēja tā kā mērķis, konstatēt kaut kādu pārkāpumu šajā brīdī, bet vienkārši novērtēt tās sākotnējās aizdomas. Un mēs esam tā kā konsultanti tajā brīdī. Tas ir tas. Tā kā, mēs arī, protams, daudzreiz tur saņemam kaut kāds jautājums arī tieši šo gan izslēgšanas nosacījumos, gan uzticamības atjaunošanas nosacījumos, bet diemžēl ir tā, ka tā diskrēcija un tās lēmums un tā atbildība ir pasūtītājiem šajā gadījumā. Jā, un tad man vēl viens jautājums arī tāds mazliet saistīts ar to saudas gadījumu. Kā tiek skatīts uz to, ka pasūtītājs zvana apkārtējiem, pieņemsim, uzņēmumiem un prasa, lai viņi piedalās, lai viņi iesniedz šos pieteikumus. Tā kā vērš uzmanību, ka ir tāds iepirkums, viņš īsti neko vairāk neizstāsta, bet viņš vienkārši sazinās un saka, lūdzu, es izsludināju iepirkumu, vai tu negribētu iesniegt piedāvājumu. Cik tas ir pareizi vai nepareizi? Vai tas būtu pieļaujams tā darīt? Jā, atkal, mēs varbūt neesam, iepirkuma uzraudzības birojas. Un dažreiz tās atbildības tiek jauktas. Teiksim, kā organizēt iepirkumu vai kā nosacījums izvirzīt, nav mūsu, biznesa, citiem vārdiem sakot. Bet tas izriet vienkārši no tiem apstākļiem. Tad jautājums, ja tas ir ļoti aktīvs pasūtītājs, viņš ir izveicis tirgus priekšizpēti, viņš zina, ka tirgu ir vairāki potenciāli dalībnieki, bet ir pieteikušies tikai viens. Protams, ka tas ir normāli, ka viņš veic kaut kādas proaktīvas darbības. Viņš sāk kaut kā īpaši pievērst uzmanību kaut kādos veidos, ka ir šāds iepirkums un aicina aktīvi iestartēt. Te ir tikai jautājums droši vien, ka nevis, ka tas viņš individuāli kādiem diviem tā īpaši piezvan un saka, ka pievēršat uzmanību ir iepirkums, tas jau būs savādāk. Bet ja tās ir normāls, tiešām nevienam priekšrocību neraisošas proaktīvas darbības, lai pateikt, ka ir iepirkums, piedalieties, skaidrosim, nezinu, ir taču tā iespēja arī skaidrot nolikuma prasības visiem kopējā sanāksmē. Tur ir jautājums vienkārši nediskriminēt, izdarīt visu vienveidīgi, nevieniem neradot īpašas priekšrocības, tad viss ir kārtībā. Šie jau jautājumi patiesībā, ko jūs uzdevat, jums ir jāuzaicina knābi, es domāju, uz jūsu nākošo semināru, jo patiesībā tie ir jautājumi par interešu konfliktu, komisijas atbildību, jo mēs jau patiesībā šos seminārus arī organizējam kopā, visas 3 institūcijas. Mums ir tādi semināri, kā jūs ļoti labi ziniet, kur mēs ļoti bieži
veicam viņus kopā gan ar KNAB, gan ar iepirkuma uzraudzības biroju, jo tur, jā, tēma ir kopīga, publiskais vai, vienalga, iepirkumi un tā tālāk, bet katrai institūcijai ir tas, ko viņa dara. Ja mēs, teiksim, esam tie, kas izmeklē starp pretendentiem pārkāpumus, mēs noteikti neesam tie, kas jums tagad skaidros, piemēram, pilnormas vai kā jums organizēt. Es to varbūt vairāk, jums tā, teiksim, tā, izstāstu no savas, varbūt, pieredzes līdzšinējās. Ja es tā formāli pieeju, es teiktu, nē, tas nav, kā saka, tas, ar ko mēs nodarbojamies. Tāpēc, ja jūs gribat tādu, tiesisku paļaušanos, tādu kārtīgu semināru par šiem jautājumiem, piemēram, par ko drīkst darīt iepirkuma komisijas locekļi, kas jau tiks vērtēts kā interešu konflikts, ļoti labas lekcijas, Inte Nolle, KNAB pārstāve, brīnišķīgi izstāstīs visas šīs lietas daudz detalizētāk nekā es. Jā, paldies. Tiešām apsvērsim varbūt arī klientiem šādu semināru organizēšanu, lai paplašinātu to izpratni par to, jā, tiešām, kas ir pieļaujams, kas ir nepieļaujams, kas var novest pie pārkāpumiem, kas var nenovest. Paldies, man vairāk jautājumu nav, laikam arī skatos, ka citi nav pacēluši rokas. Tieši tā, vairāk jautājumu nav. Es ceru, ka bija interesanti. No savas puses atgādinu, ka pēc kāda laiciņa būs arī mūsu mājaslapā pieejams ieraksts, ka jūs varēsiet arī paskatīties, atsvaicināt atmiņā vai pārsūtīt kādam kolēģim, kas nodarbojas ar iepirkumiem, lai tiešām piefiksētu šos gadījumus, kad ir iespējams dažādi interešu konflikti, iespējams dažādas situācijas saistībā ar iepirkumiem, lai rīkotos vienkārši pareizi. Tā kā no savas puses gribu pateikt, Daini, Ieva, liels jums paldies par iniciatīvu, liels paldies par dalību šeit. Locam tālāk. Jauku dienu visiem. Paldies. Jā, paldies jums par dalību. Vislabāk. Vislabāk.